Es šobrīd atrodos Liepājā, faktiski Liepājas speciālās ekonomiskās zonas ostas teritorijā, bet es stāvu uz dzelzceļa sliedēm, vai pareizi sakot, uz tām daļām, kas palikušas pāri no šīm sliedēm, un atrodos vienā diezgan interesantā ēkā. Faktiski tā ir Liepājas karostas darbnīcas galvenā ēka, kurā ir visnotaļ sena vēsture, kas sākās vēl 19. gadsimtā un sākās ar to, ka darbnīcas tika uzceltas kuģu remontam, varbūt arī montāžai. Ir diezgan augsts, aptuveni 23 metri, ja nemaldos, ir tas augstums un stiklots jumts. Protams, tas viss bija sakarā ar to, ka Krievija gatavojās sevi aizsargāt savā laikā, un Liepājā tika veikta apjomīga būvdarbi. Tika faktiski divas dažādas ministrijas. Jūras ministrija būvēja militāro ostu ar visu infrastruktūru, un kara ministrija būvēja cietoksni apkārtai. Protams, ar tiešu dzelzceļa līdzdalību, jo bez dzelzceļa tobrīd faktiski neko nevarēja uzbūvēt, un vēl jau vairāk tādā apjomā un tādā daudzumā. Pirmais gatavs bija cietokšņa dzelzceļš, tur pat tika arī atklāta pasažieru vilcienu kustība, nosacīta pasažieru strādnieku vilcienu kustība, tā mēs to varētu teikt. Bet karostā arī bija savs dzelzceļš pašā karostas teritorijā, aptuveni 13 km garš, ar savām stacijām, arī paredzēts tā kā vietējais transporta līdzeklis, lai pārbrauktu no oficieru nama, nevis no oficieru nama, bet no jūras virsnieku nama līdz admiralitātei. Dažas pieturas, dažas minūtes, bet ik pa laikam kursēja vilciens ar speciāli pielāgotiem vagoniem. Kur tad loma ir visā tajā tieši šai ēkai? Protams, militārie apstākļi mainījās vēl līdz Pirmajam pasaules karam, faktiski savu nozīmi karosta un Liepājas cietoksnis kā tāds bija zaudējušas, cietoksnis arī bija faktiski likvidēts, bet karosts vēl turpināja darboties. Pēc Pirmā pasaules kara, iestājoties miera periodam, tas viss nonāca jaunās Latvijas valsts pārziņā. Un tā bija ļoti laba bāze, lai šeit uzsāktu ražošanu. Un tieši šajā korpusā, šajā cehā tika ražots ļoti daudz kas, bet man kā dzelzceļnieku primāri interesē dzelzceļš, un līdz ar to pievēršos šai tēmai. Tātad aptuveni 300 vagoni 20. gadsimta 30. gados šeit tika izgatavoti. Pamatā tie bija eksportam paredzētie ledus vagoni, bet bija arī pasažieru vagoni tieši Latvijas dzelzceļa vajadzībām, un pat tādi vagoni, kas kursēja pa visu Rietumu Eiropu. Tā kā šeit darba kvalitāte bija ļoti augsta un arī ražošanas apjoms diezgan ievērojams. Faktiski 1930. gadā tas bija lielākais valsts pārvaldītais uzņēmums visā Latvijā. Situācija, diemžēl, mainījās 1940. gadā, kad Latviju okupēja padomju karaspēks, un līdz ar to atkal šis viss tika attiecināts uz militāru rūpniecisko kompleksu Latvijai, Latvijas valstī, Latvijas republikai okupētā kad bija okupēta no Padomju Savienības, šeit faktiski nekāda teikšana nebija. Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas, diemžēl, ēku tehniskais stāvoklis un arī visa infrastruktūra, kas šajā teritorijā atradās, bija jau ļoti nolietota, nolaista ļoti sliktā tehniskā stāvoklī. Pamatā šī teritorija tika izlietota jau citiem mērķiem, tad Liepājas tirdzniecības ostas attīstībai, bet kā industriālais mantojums šeit ir saglabājušās vēl ļoti interesantas celtnes, kā piemēram pēc šī te galveno darbnīcas celtni, un vēl arī dažas citas. Protams, ir liels jautājums, ko ar to visu darīt, bet vismaz dokumentēt un kā atmiņu, kā piemiņu no Latvijas starpkara perioda uzplaukumu, tās noteikti saglabās un saglabās mūžīgi.